Labdien! Mans vārds ir Jānis Vikmanis. Es par jums pastāstīšu drusku par sevi. Es dzimu un uzaugu abas reizes Zviedrijā. Pirmo reizi no saviem vecākiem, otro reizi no Dieva. Es biju pie 19 gadu vecuma, kad es piedzīvoju jaunpiedzimšanu. Es uzaugu vienā ģimenē, viņiem Jēzus Kristus bija kaut kas tāds labs, ok, bet ne par tuvu. Un formāli luterāņi, latvieši, bēgļi pēc Otro pasaules kara un zem kara laika, tad viņi atbēga. Mamīte uz Gotlandi no Ventspili ar divām māsiņām, tēti un auklīti un pārpildītu bēgļu laiviņu. Tētis atbēga caur Vāciju, sabrukuma Vāciju, un 48. gadā viņš iebrauca Zviedrijā, un tētuks un mamīte viņi sapazinās, un tā nu es un mans brālis piedzima. Es darīju, ko vecāki man pateica, vai tad es saprotu kaut ko no dzīves pats. Es gāju pamatskolu, gāju vidusskolu, visas manas izglītības ir zviedru, un līdz pat universitātei. Es gribēju saprast, beigās, kad es izbeidzu vidusskolu, es biju tā noguris uz visām studijām, man tāds apnikums bija, ka es dabūju sliktas atzīmes. Kad es nobeidzu skolu, tad es gāju strādāt, bet tad es gribēju zināt, vai ir Dieva vai nav, vai tā ir patiesība to, ko Jēzus māca, vai viss nejaušība. Un ja viņā ir visā nejaušība, visa dzīve, tad es varu tikpat labi iet un pakārties uzreiz. Jo izdarīt sev kaut kādu jēgu no kaut ko, kam jēgas faktiski nav, es nebiju tik gudrs, vēl aizvien šodien esmu tik gudrs, ka es to prastu. Bet tad es iekūlos vienā kristīgā grāmatveikalā. Tur sēdēja viens vecāks vīrs, manu papiņu gados varbūt viņš varētu būt. Viņš bija no Dānijas, runāja zviedriski ar dāņu akcentu. Viņš man ļāva nākt un iet, kā es pats gribēju. Tur nāca arī citi kristieši no manas skolas. Un viņš ļāva man prasīt. Viņš neuzplījās man, līdz kam es pats noprasīju. Jo ko es nojaudu bija, kad es ievēroju vien tādu mieru, vien tādu prieku, vien tādu Dieva klātbūtni. Pie šiem cilvēkiem, kas tur lejā bija, tajā grāmatveikalā, ka es sapratu, kad jā, tā varbūt tomēr ir, ka ir Dievs. Un es tad vienu vakaru, rudens vakaru, es viņam teicu, zinu, ko es esmu mēģinājis darīt visu, ko Jēzus saka, bet es nespēju mīlēt ar tādu mīlestību, ar ko Jēzus saka, mums būtu jāmīl. Jēzus teica, mums jāmīl pat savus ienaidniekus un jādara viņiem labu. Tad viņš man teica, tu zini ko, tu esi pamēģinājis, bet ar to nepietiek. Tev jāsaka, Jēzus pārņem manu dzīvi, kļūsti par manu dzīves valdnieku, kļūsti par manu kungu, es atdodu savu dzīvi tev, visu. To, ko es jūtu, tad bija, ka nē, kur netaisni. Es taču biju darījis visu, un tomēr ar to nepietika. Labi, es teicu faktiski. Jā, es teicu, bet ne tagad. Jo tur nonāca klases biedri pa durvīm lejā un klausījās ļoti, un tas jutās tā, ka tu anulē visu savu dzīvi un met uz miskastes. Un tā svešiem cilvēkiem sanāca tur tā jocīgi atklāties visiem. Es paņēmu savu auto, vectēva auto, no mammas puses, Edvards Silnieks, viņš bija mežkungs, mežsargs Latvijā, un viņš piedalījās Pirmā pasaules karā, sargāja Rīgu pret bermontiešiem. Viņš dabūja par to pateicību divus īpašumus, zebrus pie Zebrus ezera, Bērzupi, un to otru es neatceros, Priedaini un Bērzupi. Viņš, to auto bija mums atdevis, brālim un man. Viņš pieskrējis sienā iekšā savu auto, viņam bija sirds problēmas, un policija domā, ka viņš ieskurbis, jo viņam bija sarkans deguns no
Viņš to apsaldēja Pirmā pasaules karā, uzvilkās, dabūja pleurīti, un viņš to atdeva mums, bet viņš tā aizvainojas uz to, ka viņam atņēma to tiesības. Viņš jau bija tāds no vecās paudzes, kas neko tādu nepareizi nedara un ļoti augstās domās par sevi. Bet viņš tādi brauca ar auto tik vai tā, jo, tā tiek uz priekšu, kā saka, bez tiesībām. Labi, viņš atdeva beigās brālim un man. To auto es paņēmu, un tur, kur ir vienīgais debļu skrāpjas Vesterosas centrā, Vesteros tā pilsēta, kur esmu dzimis, 100 kilometriem rietumiem no Stokholmas. Tur es teicu tos vārdus Jēzus. Es teicu, zinu ko, es esmu runājis ar tevi tik ilgi, cik es varu pats sev kā cilvēku atcerēties. Jā, bet tas tā ir, man nav no svara īsti, kad man pašam bijuši kļūdas. Bet es gribētu, lai viss notiek un nostrādā, lai es to visu varētu piedzīvot ar tevi. Pa ko esmu tā nojaudis, ka tu esi? Es neko tādu īpaši nejūtu tajā brīdī. Nākam dienu, kas pamodos, tas bija tā, kā visa manā vientulība bija aizdzēsta. Es varēju pirmo reizi savā mūžā sēdēt ilgākus brīžus, lasīt grāmatas, es varēju spēlēt gitāri, basgitāru, es varēju sēdēt pats pie sevis un būt, un man bija tāda pilnības sajūta, it kā, ja man kas kaut vajadzētos šajā dzīvē, tas būtu šeit, un tas no manīm nekad neatstātos. Un, jo es vienmēr biju braucis apkārt, kaut ko meklējis, kaut ko jauku, kaut kādu, tusiņus, es biju izbeidzis dzert vidusskolā, jo, visi tie klases daņči, tad es aizgāju, piedzēros, dancoju tur, bet man šķita tā, zinu ko, vai es tad tikai iedrošinājos aiziet uz tiem skolas daņčiem, ka esmu ierāvis. Es gāju nedzēris, ziniet ko, nebija interesanti. Es vairs negāju, un es vairs nedējoju, un viss vienā maisā es iebāzu un aizsvied. Jo, saprot, visas tās romances, kas bija tiem jauniešiem viens otru starpā, tās jau viņi kaunējās no viens otriem nākamdien, un viņi viens otru izkāvās tur, un visāds gudrības runāja. Tā kā, tas nebija nekas tāds. Es biju tāds pārmēr liels individuālists, lai es gribētu turpināt kaut ko tādu. Tad es biju gājis arī meklējis kaut ko. Neko tur īsti nevarēju atrast, kur es meklēju. Bet tad pēkšņi Dievs sāka runāt arī. Un tā bija tāda klusa balss. Tā nebija tāda kā mēs runājām intelektuāli. Tā bija tā, jā, nē, prieks, bēdz, nāc, ej, pagaidi. Tādā veidā. It kā es būtu bērns, es to saprotu tagad. Un jā, es esmu bērns, Dieva acīs, Dieva bērns. Un arī intelektuāli es esmu bērns. Ja mēs samērā ņemjam puķītes, ko cilvēks nav radījis. Cilvēks nespēja to radīt 2 reizes. Mehāniski. Caur datoriem un visu mēs zinām, ka tā ir mājai, kurā mēs sēžam, ka tā ir radīta no inteliģences ar vienu nolūku. Lai mēs teiktu, ka tā māja ir nejaušība, tad tas jau ir skaidrs, ka tā ir muļķība. Bet kāpēc mēs galvojam, ka tas, kas vairāk avansēts, ka tas ir vēl lielāka nejaušība? Tur nebija saskaņas. Tāda pretruna. Un vēl aizvien Dievs mani tā uzrunā tādā veidā ar prieku, ar bēdu, jā, nē, kad es lūdzu Dievu, tad nāk pēkšņi cilvēku uzvārdu. Lūkšanas valodā. Bet Dievs sāk runāt. Un viņš notikās tā, kad es biju aizkavējis lekciju. Tagad es gāju brīvprātīgi vidusskolā, medmāsas vai sanitāru kaut kādu tādu tur izglītību pie slimnīcas. Un tur gāja pieauguši cilvēki studēja, un tad es biju tas jauniņākais tur. Un jutās diezgan stulbi. Aizkavēt lekciju, es tur stāvju un spēlēju tādu spēli ar bumbiņu, pinball, angliski to sauc. Es skatījos pulksteni, vai, piedod, Jēzu, palīdz man, es esmu aizkavējis lekcijas, jūtos baigs stulbs. Es ar lielu joni drāzos, es pat arī aizmirstu grāmatas, es drāzos atpakaļ ar auto uz manu vecāko mājām,
Un manis priekšā nonāca kravas mašīna. Un es teicu, Dievs, tu, kas it kā esi, ko tu domā šo? Man ir tādas steigas, un tas te man notiek. Nekas, nekāda atbilde, nekas. Es tur kūņojos, es to kravas mašīnu, aizbraucu mājās, paķēru grāmatu, aizbraucu uz skolu, un skolotājs bija pusstundu aizkavēja savu lekciju. Es biju laicīgi. Vā, Dievs, vai tas bija tu? Ok. Varbūt nejaušība. Vēl vienreiz tas pats bija. Tā atkal tu stāvēji spēlēji šo pinbolu. Nu, tā ir tāda liela spēle. Nu, stiklā šaibe, un tur ir lodīte tāda, kas lido apkārt, un tu viņu ar nuīņām tur vādi. Nu, garlaika. Aizgāja laika, kas saka. Nu, un es biju 15 minūtes šoreiz aizkavies lekcijas. Lūdzu, atkal Jēzu un piedod man palīdz, lūdzu. Es jūtos atkal stulbs. Un šis skolotājs, cits skolotājs aizkavēja lekcijas 15 minūtes. Es biju laikā. Un ne tik vien tas, vairākas tādas lietas notika, ko es pats izgāzu. Un Dievs manas muļķības izkārtoja. Tas nozīmē, ka es iedrošināju staigāt tādas takas, kurās neviens cits agrāk nebija staigājis. Es gribēju zināt, kas ir šis Dievs. Es sāku apstaigāt visādas draudzes, kā izgāja kādas 6 dažādas konfesijas, apskatījos. Es nevaru atcerēties, pa ko viņi sludināja. Nu, tad es pierakstīju. Apskatījos. Un es sapratu, ka pārsvarā visas konfesijas gandrīz visas ir līdzīgas. Es biju aizgājis pie vienīgos, kur bija tik savādi, ka pie viņiem es nevarēju saprasties īsti. Nu, sanāca ar drusku savādāk ar Jehovas lieciniekiem un sanāca arī savādi ar mormoņiem. Varbūt ar dažiem citiem arī, nu, bet tie, kas varēja, spēja viens ar otriem sadarboties, pie tiem es gāju. Un bija man laiks militāro dienestu paveikt. Zviedrijā tad bija militārais dienests visiem puišiem. Bija milzīgs drauds no Padomju Savienības. Bija ļoti stingri militarizējusies viss tā robeža tur, ar Baltijas jūru otrā pusē. Ko tad es nezināju. Visi mani vecāki bija stāstījuši. Es esmu uzaudzis Pirmo pasaules karu atmiņām šeit vienā ausī. Es esmu uzaudzis Otro pasaules kara atmiņām otrās ausīs. Visu austrumu fronti mans vectēvs no tēva puses bija brīvprātīgais leģionā. Viņš domāja, ka varēja dabūt atpakaļ tos izsūtītos. Bet tā jau viss bija vien pervers padarīšana. Ir no komunistu puses, ir no nacistu puses. Vectēvs bija sagatavojis man karjeru Zviedru armijā pa virsnieku kļūt, bet Jēzus, ko viņš mācīja? Jēzus mācīja man, ka man būs pat mīlēt savus ienaidniekus. Ok, sorry, vectēv, to es nedarīšu. Es teikšu viņam, kad es mīlēšu pat savus ienaidniekus. Jā, es to viņam pateicu, viņš palika ļoti nikns. Bet mans papiņš pateica vectēvam, ka zinu, ko zinu, tas ir sakarā pārliecību. To tu nekad nevarēsi nevienam cilvēkam pavēlēt. Tā kā tu nomierinies, tā tu nevarēsi pat viņu izturēties. Un vectēvs mani pieņēma, ko jauki, es paliku pie viņiem. 11 mēnešus es nostrādāju operācijā, kā sanitārs, un apstaigāju visādas draudzes. Es pārcēlos uz Upsalu. Tur es nodzīvoju 23 gadus. Un, nu jā, es esmu 51 gadu vecs patreiz. Es tāds neizskatos, es zinu, es arī tāds nejūtos. Es dzīvoju 60. gadā, otru reizi 79. gadā. Es pārcelos uz Upsalu, tur nostrādāju, vēlāk 5,5 gadu tajā slimnīcā, akadēmiskajā slimnīcā, pie operācijas galdiem, kā sanitārs. Un es apstaigāju draudzes, visādas baznīcas. Un es redzēju, ka Dievs atbild cilvēkiem uz lūgšanu. Un cilvēki palika veseli. Un tie spēja man atstāstīt par saviem notikumiem. Narkomāņi, kas palikuši veseli no narkotikas lietošanas. Tas bija kaut kas nesakām jauks.